Es esmu Anda Laķe, vadu Latvijas Kultūras akadēmijas programmas mākslas apakšprogrammu Kultūras socioloģija un menedžments. Lasu arī šajā apakšprogrammā vairākus lekciju kursus, kas ir saistīti ar pētījumu veikšanu. Kultūras socioloģija un menedžments kā apakšprogramma ir balstīta uz 3 pīlāriem. Pirmais pīlārs ir mācību priekšmeti, kas ir saistīti ar kultūru un mākslu vārda plašākā nozīmē. Otrs pīlārs ir saistīts ar kultūras socioloģijas priekšmetiem, kas ietver arī pētniecību. Un trešais pīlārs ir saistīts ar menedžmentu kultūras norisēs. Mērķa auditorija ir jaunieši, kurus interesē profesijas, kas ir saistītas ar kultūras un mākslas norišu organizēšanu. Parasti, kad mēs iedomājamies par mākslu, mēs iedomājamies tos cilvēkus, kas ir uz skatuves, bet lai māksla un radošais process notiktu, ap to strādā un virknēs ļoti daudzi cilvēki, kas producē, organizē, kārto finanšu lietas un nodrošina to, lai būtu auditorija katrā mākslas notikumā. Un tie cilvēki, kurus interesē darbs kultūras un mākslas jomā, gan valsts organizācijās, gan pašvaldību organizācijās, gan privātajos uzņēmumos, tie tad nāk parasti studēt kultūras socioloģiju un menedžmentu, plus nāk arī tie, kuri grib gudri pieņemt lēmumus, vadot kultūras organizācijas, proti tie, kas māk pētīt kultūras norises un kas jau labāk, dziļāk izprot kultūras organizāciju darbību un nepilda tikai tehniskus uzdevumus. Tie cilvēki, kas grib strādāt vadošos amatos kultūras un mākslas jomā. Ko dara programmas absolventi? Mūsu absolventi arī strādā valsts iestādēs, ieskaitot kultūras ministriju, ieskaitot valsts dibinātas kultūras organizācijas, teātrus, pašvaldībās. Otrs virziens ir dažādu kultūras projektu vadībā, festivālu menedžmentā, dažādu mazāku nevalstisko uzņēmumu vadībā. Visās tajās jomās, kurās ir iesaistīti cilvēki, kas organizē kultūras norises. Kāpēc izvēlēties studijas LKA? Kultūras akadēmija pulcē cilvēkus, kuriem, kaut arī katrs studē dažādā programmā, viņus visus saista tāda ne merkantīla, ne praktiski orientēta interese būt tuvāk kultūrai, būt tuvāk mākslas notikumam, kas ir viena no tāda brīnumainākajām lietām. Ja tu vēlies būt kopā ar dombiedriem, kurus interesē mākslas un kultūras notikumu brīnums, tad tev ir jānāk uz Kultūras akadēmiju, būt par kultūras un mākslas ekosistēmas daļu, palīdzēt augt Latvijas kultūrai.